Saules, vīgriezes, meņģi, plinkšas, kraučas. Pienenes, cīrulīši, druviņas. Lēdzemļa neko neizsaka. Franki nauda? Nav. Franki ir tāds režisors, operators. Herts bija gan. Ilgas. Mējas, viestur, ieviņas, lapsiņas. Smieklīgs, kas? Nu, kuram smieklīgs? Jā, arī. Paši senākie vietvārdi faktiski mums ir no 12. gadsimta beigām. Varbūt viens otrs drusku senāks, jā. Bet pamatā no 12. gadsimta beigām tad sākas tā mūsu vietvārdu fiksēšana. Ķermeņa daļas jums vajag? Jums taisni ķermeni vajag? Nu, kaut ko tādu smieklīgāku. Muskuļi, dambi. Pupaiņi, diškrūtaiņi, mazkrūtaiņi, sirsniņas, vēderiņi, vidukļi, plaušas, muskuļi, dziedzeri, pakauši, krūtaiņi, tālāk viduči, īkšķīši, rociņas, mazrociņas, lielmuskuļi, mazmuskuļi, zildeguņi, dūris, maskājiņas, zeltmati, nabiņas un kuņģīši. Labrīt! Ūdeni var palūkt? Tas kožs. Tas kožs? Jā. Kā jūs mājas, vai muskuļi? Muskuļi. Kam tie lielākie muskuļi? Neredzi? Kāju muskuļi vai roku muskuļi? Man ir tikai kājām muskuļi, man rokām nav. Jums uz lauka strādāt, laikam otrādāk ir, ne? Stipri vīri bija? Jā. Viņi dzīvoja Dobels rajonā, viņi kādreiz bija. Un te viņi dzīvoja tādās mājās muskuļos. Un tā, kad viņi uztaisīja to māju, viņiem patika nosaukums, un viņi tādu paši ielikuši. Šie Lestenes pagasta muskuļi, viņi nav Latvijas ģenerālštāba kartē, nav Vācu Pirmā pasaules kara kartē, tātad viņi vismaz līdz 20 gadiem neeksistēja. Tā, un tad muskuļi nav vecās kartēs, bet viņi parādās tagad, jā? Tā ir šī māja, jā? Jā, šī māja, bet viņa pusē. Kas tās ir? Bišu draugs? Jā. Tad šitā sanāk tā kūts, jā? Jā. Nē, es vienkārši tagad tikai meklēju tās bildes, varbūt tad ir no mājas arī. Jānis. Tas ir muskuļos? Tas ir muskuļos. Varbūt tie muskuļi nāk no zirga? Tā nevar būt? Nē, bet viņi nāk no aucis. No aucis nāk viņi, jā. Tā viņi stāvējuši no laika galiem tā vietā. Visu puļķi, visu... Ronī, kas tev tur ļāv iet? Tie dzēri vai tie dzēri, nu, nezinu, gramatika nav stiprā puse, ja? Kaut kur dziedzēriem bija jābūt. Vai dziedzēriem? Pasniedz teica dziedzēri. Vai te mēs kāds dzīvo? Tu esi dziedzēris vai tu esi dziedzeris? Vai es iekāpu sunīti. Tas gan nebija forši. Pat no Rīgas, nezinu. Jā, meita smējās. Aizieši prasīt. Saku, dziedzeri. Tā nosmīnēja. Dziedzeri, tas ir orgāni. Man jau nepasīt, tā varēja sen jau kaut kā pārceļšīt. Nepatīk tas nosaukums? Kādu vainu nosaukumam? Ir jau vēl trakāk. Tā nozīme, ko mēs šodien lietojam. Vairāk dziederis, aizkuņa dziederis, tam līdzīgi, jā. Tā varētu būt jaunāka nozīme, bet senāk tas dziederis nozīmē kaut kādu izaugumu, kaut kas kārpveidīgs, jā, kaut kāds pampums, spuns, jā. Troša būri 3. Viens trusis ilgi dzīvoja, tas pats man ir.
kādreiz jau dzīvoja Tulstīri, jā. Te ir smuki zilkalni, zaļkalni, bērzi, bītoli, kļavas. Vienīgi šita tāda. Vietvārdi katrā ziņā ir visur, ja neviena zem, neviena tauta nevar iztikt bez vietvārdiem. Kā citādi orientēties, orientieris elementārs, ja. Jautājums, cik vērtīgi ir šie vietvārdi. Es gribētu vietvārdus salīdzināt ar tautas dziesmām. Ja mēs uzskatām to par pasaules nozīmes kultūras mantojumu, ja, tad faktiski arī mūsu vietvārdi ir nemazāk nozīmīgi. Diez vai vajadzētu šos senos nosaukumus pārdevēt kaut kādos jaunu vārdos, jā, pēc kaut kādu pilnu varoņu vārdiem vai tam līdzīgi. Lop, nebaidies. Labdien! Reiku brauc. Nemācīšu gan teikt, tās ir man vecātēva mājas un nosaukumu. Kā viņš man stāstīja, viņiem kādreiz bija mājas, kurš par Matklus, Vānas pagastā. Un tās mājas sāka Aizrups Vēderiņā. Un tad, kad viņi atnāca šeit, viņiem bija piešķirts no kolhoza laikiem kādreiz laikam gabals, un tad vienkārši par cik bija Aizrups Vēderiņa, tad viņi šito aizupu noņēma nost un uztaisīja. Vēderiņas paņēma līdzi no tāmājiem. Vikamiers, ej vietā! Bieži vien, ka mēs aizējam kaut kur, kad ir darīšanas ar kaut kādām māju nosaukumiem, kad, nezinu, tur kredīts vai nekredīts, un tad vienmēr, vai arī adresi, ka prasa vienmēr rakstnieks Vēderiņa, bet Vērdiņa. Nevar tā nekad nesaprotu. Tīši netīši pārrakstās, ja? Jā, Vērdiņa, mēs jau pieraduši arī, ka nāk citreiz sūtījumi pa pastu, tad arī ir Vērdiņa, bet tad vienmēr nesuši. Pasniegs pieredzes. Jā. 15 hektāri. Nav daudz, bet... Jūs paši apkopiet vai kādam? Nē, es te izgirēju te lielsēmēkiem. Es zinu, kur te pakauši? Pakauši? Bet viņš no ceļa jābrauc. Pa kreisi? Bojā jābrauc. Fatāli, ja? Es aizskriešu? Tu brauc uz pakaušiem? Nu labi, cik, kādu pusstundiņu? Paldies! Te 20. gadu kartē tātad pakausis īra. Tad mēs ņemam jauno karti, ja? Jauno satelītu karti, ja? Viņi tā kā iznīkuši ir, ja? Kurā laikā to grūti man pateikt, ja? Jāsako kartēm. 90. gadu kartē tukša vieta, ja? Mežs un lauki. Tur, ja salīdzina abas kartas, parādījies ir ezeriņš. Tātad drīzāk tur ir uzradies saimnieks, kurš uzcēlas mājas un iekārtojas. Traktori, jā? Kur te bija krūtēņiem bija jābūt? Re, kur ir krūtēņi? Dien! Vai var piezvanīt? Iezvanīt? Kur iet? Uz Rīgu. Tur ir tikai Wi-Fi. Kāpēc tāds nosaukums? Tāpēc, kad es nezinu, tur ir jāgriežās pie senčiem, es baigi negribu televizorā. Mājas pašas ir 1904. laikam gads. Dzīvojas ir Kalējs, ja es nemaldos, vietējās nozīmes. Un bijis Budzis laikam. Aizsūtīja vai kā? Nemāku teikt. Redziet, baidījās no padomju varas un, lai pavisam pa buržoju nebūtu, apakšā bija bruģis un nācās gāzt melnzemi virsū. Kad sākās izsūtīšana. Tagad mēs mēģinām viņu reanimēt. Tad mēs viņu tā kā nopirkām. Bet viņi bija reklāmā. Krūtēji. Krūtēji. Sākām ņemties, tad grāmatās tika atrasta gan Padomju Savienības nauda, gan fašistiskās Vācijas nauda bija. Sudraba kabatas pulkstenis tika atrasts. Tā ka droši vien, ka ir diezgan turīgi cilvēki dzīvojuši. Padomu laikos te bija
kolhozs. Viss šitas te bija, cik savot garš līdz beigām, te bija kolhoza govi un Kūts tas kaut kāds, kocis, te kaut kāds gucuļu mogojas, te dzīvoja, kas, nu kā jau padomju savienībā. Pirtiņa oriģinālā. Jā. Mājiņa obligāti, jā. Nu, tās jums ir, Pažars noteikti vecā, šitā jau tās jums ir baigi labais. Ar saules gaismu, jā? Bet vietvārdi, viņi joprojām dzīvo, bet viņi vēl, diemžēl, nav visi apkopoti, ja? Tā kā būtībā vajadzētu bija kā tainas kapas, tā vajag arī vietvārdas kapu, ja? Tas būtu pilnīgs, ja?